Rāda, cik sen tas bijis, un liekas, ka pavisam nesen. Savukārt, cik bieži jūs izdarat kādu labu darbu, vai esat sev uzdevuši šo jautājumu? Ar aicinājumu uz labiem darbiem nākamā nedēļā paies labo darbu zīmē. Tādēļ šobrīd studijā esmu aicinājuši šīs nedēļas idejas autoru Ilzi Skuju un palīdzēsim .lv projektu vadītāju Lauru Liepu-Timu. Labrīt! Labrīt! Labie darbi. Tie jau būtu katru dienu jādara, bet varbūt sāksim ar to šī ideja un kāpēc tā uzsvērts un labo darbu nedēļa. Jā, labo darbu nedēļa šogad aizsāks jau 3. gadu, un tās laikā mēs aicinām visus Latvijas iedzīvotājus darīt labus darbiņus, kas varbūt neprasa lielu finansiālu ieguldījumu. Jo mums vienmēr liekas, ka ja man nav lieli naudas līdzekļi, kurus es varu noziedot vai kādam palīdzēt, tad es nevaru nevienam palīdzēt. Bet mēs liekam akcentu uz to, ka nav obligāti jābūt šai naudiņai, ar kur var palīdzēt, jo jūs ar savu darbu un savu laiku varat palīdzēt kādam. Cik labo darbu nedēļa, kā tā izpaužās? Jūs minējāt, jau 3. gadu notiks. Iepriekšējo gadu pieredzes kāda ir? Mēs esam aktīvi, pasīvi, atsaucamies, interesējamies par to, kas tad ir šie labie darbi. Ar katru gadu šī atsaucība kļūst arvien lielāka. Teiksim, pagājušajā gadā mēs priecājamies par to, ka iesaistījās ne tikai cilvēki kā individuāli, piesakoties un pastāstot par saviem labajiem darbiem, bet jau mācību iestādes, organizācijas, sabiedriskās organizācijas pašas izdomāja, kādus labos darbiņus veikt. Un šogad mums priecēja tas, ka mēs arī diezgan ātri esam sākuši jau informēt par to, ka šī labo darbu nedēļa būs, un mums jau portālā. Jā, šobrīd jau ir pieteikusies Latvijas televīzija, kas dosies uz jauniešu centru. Un Iedlavas interešu klubiņu sakops Viengļovu pensionā radus vietas un Berga bazārā restorāns Gastropub Cidonija arī aicina visus savus restorānu klientus nest bērniem dāvanas, tur spēles un dažādas rotaļlietas. Tā kā ir diezgan liela aktivitāte. Cilvēki šobrīd skatās un domā, labi, es arī izdarīšu labu darbu, bet kur kontaktēt, kur doties, kur mēs varam gūt informāciju arī šīs nedēļas gaitā un arī varbūt pēc šīs nedēļas? Jā, visu informāciju jūs varat iegūt, ieejot mūsu mājaslapā www.palīdzēsim.lv, bet arī visas nedēļas garumā, tas ir no 16. līdz 23. oktobrim, portālā Draugiem LV darbosies labo darbu nedēļas lapa, kur tā jau šobrīd arī ir atvērta. Un mēs aicinām cilvēkus iesūtīt savus labos darbiņus. Darbosies labo darbu skaitītājs. Jūs ierakstat savu labo darbiņu, teiksim, palīdzēju savai kaimiņienei atnest no veikala pienu. Un līdz ar to arī visi redzēs, un tas varbūt būs nevis kā tāda lielīšanās, cik es labs, cik es palīdzīgs, bet vairāk kā piemērs citam. Jā, un savukārt kāds tavs draugs ierauga, ka tu to esi izdarījis un domā, es taču arī kaut ko līdzīgu varu izdarīt. Vai šīs nedēļas garumā notiks arī kādi pasākumi, kas popularizēs šo labo darbu nedēļu? Jā. Akcijas? Jā, būs. Mēs visus Latvijas iedzīvotājus un Rīgas iedzīvotājus aicinām pirmdien 16:00 pie Origo stacijas laukumā. Tur būs tāds pārsteigums, ko mēs vēl neatklājam, bet tur mēs aicinām visus mīļi iesaistīties. Tad ir arī mūsu, kā palīdzēsim LV labie darbi. Mēs dosimies uz Iļļuciema cietumu, bērnu mācas nodaļu, uz sociāla aprūpas centru Teika, uz suņu un kaķu patvērsmi Līči. Un kā arī nākamā svētdien, 23. oktobrī, Kongresu namā mums notiks tāds ļoti skaists noslēguma pasākums, kurā piedalīsies visi mūsu aprūpē esošie jaunieši ar ģimenēm. Un tad mēs arī tā kā apkoposim, ko mēs no klātesošiem esam paveikuši un kādi ir tie labie darbi bijuši. Sakiet, svētdien iesākas labo darbu nedēļa ar, es tā skatījos informācijā, ar hokeja spēli, Rīgas Dinamo hokeja spēli, varbūt par to, kāpēc tieši hokejs un vai tur arī kaut kāda saistība ar labajiem darbiem? Tā kā mums ir ar hokeja klubu Dinamo izveidosies ļoti, ļoti laba sadarbība, tad arī tas likās tikai loģiski, ka mēs varētu šo te labo darbu iesākt ar kādu labu darbiņu. Un tā būs labo darbu hokeja spēle, kuras laikā arī visi līdzjutēji aicināti, teiksim, gan, protams, līdzjust mūsu hokeistiem, gan arī tāpat aktīvi piedalīties
mūsu tādā arī vēl vienā pārtraukumā neaizskriet prom no savām sēdvietām. Un arī šajā laikā darbosies Labo darbu tirdziņš, kurā mēs pret ziedojumu pārdosim tādas mantas lietiņas, kuras ir gatavojuši mūsu bērni. Un arī hokeja klubs Dinamo un Arēna Rīga šos spēles daļu no spēles ienākumiem tiks tie ziedoti. Pārskaitīs labajiem darbiem. Sakiet, vai nav izveidojas arī tāda situācija, ka mūsu cilvēki, es labāk noziedošu kaut kādu naudas summu, bet iet pie otra kaut ko darīt, palīdzēt, tas ir tā kā grūtāk izdarāms? Tā arī ir, un tādēļ mēs ļoti priecājamies par cilvēkiem, kuri paši iesaistās un paši ir aktīvi, jo, teiksim, savākt savas vecās nevajadzīgās lietas un mantas un piezvanīt kādai labdarības organizācijai un pateikt, lūdzu, atbrauciet pakaļ, man viņas vairs nav nepieciešams. Tas, protams, ka tā savu veidu labdarība ir, bet tomēr mēs uzskatām, ka tas cilvēks, kurš pats iesaistās, pats paņem to mantu un aizved līdz tam bērnam vai pansionātam vai palīdz suņiem un kaķiem, ka tas ir tas svarīgākais. Ir galvenais gribēt un izdarīt. Kas ir tās galvenās jomas, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, ko tad cilvēki dara, ko viņi uzskata par saviem labiem darbiem? Tas ir vairāk tomēr ar finansēm saistīts, tomēr ir arī tā, ka cilvēki, kā jūs minējāt, dodās kaut kur palīgā, vienalga pie cilvēkiem, uz dzīvnieku patversmēm. Iepriekšējā gada pieredze rāda, ka reģioni ir ļoti atsaucīgi un tur jaunieši dodas uz pansionātiem grābt lapas, palīdz vietējiem pensionāriem krāmēt malku, un tiešām reģionos tā atsaucība ļoti liela, un arī šogad jau ļoti daudz skolas ir devuši ziņu, ka viņiem būs tie labie darbi, un plānojās un darās. Un ir labi, ka viņi tieši skatās, ko viņi savā pilsētā, pagastā var izdarīt. Tas ir ļoti skaisti. No izglītības iestādēm tā atsaucība, tas ir tādā komandas ziņā. Tagad visas skolas dodās darīt labo darbu, vai tomēr skolas iesaistās dažādi? Ir skolas, kuras nepārtrauc mācības procesu, no citām skolām, teiksim, zvana skolotāji no citām skolēm. Ir tā, ka pārsvarā piesakās klases, kur konkrēti klase, tad ir droši vien skolotājs iniciatīva vairāk izdomā kādu labu darbiņu, kuru viņi varētu veikt, un to viņi arī dara. Ir arī skolas, mums pagājušajā gadā bija vesels, kuras, teiksim, izdara kaut kādus labus darbus. Mums tas arī liekas ļoti svarīgi, ka bērniem mācīt šo te palīdzēšanas kultūru, jo bieži vien ir tā, ka, teiksim, tie paši arī bērniņi, vecāki, viņi māca, ka, noziedot latiņu ir labi un tā, bet šī tieši palīdzēšana, kas neprasa neko lielu, kā tikai kaut vai pasmaidīt vai labu vārdu pateikt vai aprunāties ar bezpajumtnieku, teiksim, arī tas ir ļoti, ļoti labs darbiņš. Sakiet, vecā gadagājuma cilvēki ir atsaucīgāki jaunieši. Es negribētu nodalīt šīs sociālās grupas, bet, jūs vērojam šajos 2 gados. Man šķiet, ka patiesībā ir Gan, jā. Pagājušajā gadā arī tiešām ļoti daudz skolas atsaucās. Šogad mums arī jaunums ar E-klasi. Mēs sadarbojamies, un līdz ar to arī E-klase aicina iesaistīties skolēnus un iesūtīt savus labos darbiņus un veidot tādu kā, arī labās prakses piemēru, jo, teiksim, kad ierauga viena skola un viena klase iesaistās, un arī tad pārējie var iesaistīties. Vecā gadagājuma cilvēki ir atsaucīgi, un viņi atkal vēlas palīdzēt, kaut gan pašiem varbūt neiet tik labi un viegli, bet viņi atkal citiem grib dot. Un bieži zvana un saka, man ir tas un tas, vai man ir zapts burciņa, kur es varētu atdot kādam, kuram varbūt šobrīd ir grūtāk, un arī tādā veidā palīdz. Vai nav arī tāda situācija, ka tie cilvēki, kas tiešām zina, kas ir grūtības, tie vairāk arī izprot to un palīdz, un tiem, kuriem tā kā ir viss kārtībā, tie tādi nedaudz vienaldzīgāki? Tā, diemžēl, ir. Kā tur tā bija, izvelk nēsdodziņu, notrauc asariņu. Jā, tā ir. Cilvēki, kur šobrīd varbūt arī skatās, viņam ir vajadzīga šī palīdzība, viņam ir iespēja arī to lūgt? Jā, noteikti. Mēs arī aicinam tos cilvēkus, kuriem ir kāda nepieciešamība pēc palīdzības, sūtīt savu lūgumu pēc palīdzības uz mūsu e-pastu labie_darbi@palīdzēsim.lv un pastāstīt par savu varbūt problēmu, un varbūt kopā mēs varam atrisināt, jo, manuprāt, tāds pagājušā gada labākais, spilgtākais piemērs bija tāds, ka viena ģimene no Latgales lūdza
iztīrīt aku, jo viņiem ir aizsērējusi. Mēs domājam, nu kurš to varēs vispār izdarīt? Kā mēs tagad ar to? Tas jau tāds ļoti specifisks darbs. Es pat nezinu, kā aka būtu jāpieeja. Tieši tā, mēs arī tā, bet mēs nopublicējām šo te lūgumu. Un pagāja 2 dienas, un tanti mums zvana un saka, meitenes, paldies, atbrauc 2 puiši, izdarīja, visu aizbrauc, mēs pat paldies viņiem nepaspējām tā īsti pateikt. Tā kā tas strādā, un ja kaut vai viens šāds darbs ir paveikts un izdarīts, man liekas, varbūt ir kādas specialitātes, teiksim, labo darba nedēļā, nu tā kā jūs tikko minējāt, iztīrīt aku, es paraustītu plecus un nezinātu, no kur galu sākt. Tad ir speciāli darbi, kur ir nepieciešama arī tāda cilvēka ar zināmām amatprasmēm. Tas vairāk arī tad ir jāsako portālā Draugiem LV labo darbu nedēļas lapā, kur ir arī publicēti gan labie darbiņi, gan šie te lūgumi pēc palīdzības. Sadaļā palīdzēsim, un jūs varat ieskatīties, un varbūt kādam vajag palīdzēt izremontēt. Ir jau tagad iesūtīti, kad palīdzēt remontēt kādu no aprūpes centriem vai, teiksim, ziedot slides, jo mūsu bērni aug un tā slides stāv nevajadzīga, bet ir viens centrs attīstība, kuri, teiksim, tieši šīs slides lūdzu ziedot. Tā kā sekojiet līdzi informācijai un visu varbūt tad vēlreiz atgādināsim, kur mēs varam zvanīt, kur mēs varam piereģistrēties, kur mēs visu informāciju varam gūt par labo darbu nedēļu. Visplašākā informācija jau arī šobrīd ir atrodama portālā Draugiem LV labo darbu nedēļas lapā, kā arī mūsu mājaslapā www.palīdzēsim.lv. Un sākās nedēļa mums ar Rīgas Dināmo spēli. Varbūt te vēlreiz cikos un kur tad sākam visu to? Jā, tātad oficiāli mēs sākam šo svētdienu 16. oktobrī, 5:00 hokeja klubs Dināmo, arēnā Rīga. Un turpinām tādu vairāk varbūt mēdījiem un vairāk, ja kādiem interesantiem ir jautājumi stacijas laukumā. Tiekamies pirmdien 17. oktobrī 4:00, kur mēs arī varētu vēl pastāstīt informāciju, kā labo darbu nedēļa norisināsies. Paldies, lai jums veicās un labie darbi, ne tikai labo darbu nedēļā, bet atcerieties, labo darbiņu jau katru dienu kaut ko nedaudz, bet tomēr vajag izdarīt. Un dzīve būs gaišāka. Paldies.